šodien sākam mūsu Bībeles stundu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Šodien Dieva vārds, ko mēs mācīsimies, ir no Lūkas evaņģēlija 18. nodaļas, līdzība par farizēju un muitnieku, jeb līdzība par to, ka cilvēkiem, kas ir paštaisnīgi Dieva priekšā, un tiem, kas ir pazemīgi. Un dažiem, kas sevi uzskatīja par taisniem, bet pārējos nicināja, viņš stāstīja šādu līdzību. 2 cilvēki ienāca templī Dievu lūgt. Viens bija farizējs un otrs muitnieks. Farizējs nostājies savu lūdza tā: Dievs, es tev pateicos, ka neesmu kā pārējie cilvēki, laupītāji, ļaundari, laulības apgānītāji, vai arī kā šis te muitnieks. Es gavēju 2 reizes nedēļā un dodu 10. tiesu no visu, ko iegūstu. Bet muitnieks attālāk stāvēdams neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sitot sev pie krūtīm sacīja: Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Es jums saku, šis nogāja savās mājās attaisnots, bet tas otrs nē. Jo katrs, kas pats sevi paaugstina, tiks pazemināts, bet kas sevi pazemina, tiks paaugstināts. Āmen. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tavs vārds mums runās šodien un mācīs mūs, un ka mēs sapratīsim un pieņemsim savā sirdīs šo Jēzus vārdu. Mīļotais debes Tēvs, ka mēs ik viens Tavā draudzē būdami varam aiziet projām attaisnoti. Kā šis muitnieks, mēs Tev lūdzamies to Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Lūdzu, sēžties. Šī līdzība nav domāta, protams, visiem cilvēkiem, kad Jēzus to stāstīja. Viņi vismazāk bija domāti cilvēkiem, kurus saucam par grēciniekiem un muitniekiem. Tā bija domāta labiem, kārtīgiem draudzes locekļiem, kuri pildīja savu pienākumu, kuri lūdzās, kuri gavē, kuri dodās uz templi, kuri maksā 10. tiesu. Un tātad šī aprakstītie cilvēki ir būtībā diezgan, mācītāji, viņiem būtu tīkami draudzes locekļi. Arī ikvienā mūsdienu draudzē. Par tādu cilvēku kā farizējs noteikti priecātos Jūdu sinagogas priekšnieks, un par tādu cilvēku kā farizējs priecātos ik viens kristīgās draudzes mācītājs. Lūk, šādu, kas saka, es 10. tiesu no visiem ienākumiem dodu. Kaut vai tādi 200 būtu draudzē. Tā ir mācītāja ilgošanās. Tā mums nebūtu jāuztraucās, kurā vietā un kā dabūt ziedojumus un izdevumus un pārējo. Kad tikai būtu 200 cilvēki, kuri 10. tiesu dod no visiem saviem ienākumiem. Redziet, kad Jēzus runāja ar farizējiem, un ļoti daudz viņš uzrunāja tieši farizējus, viņš vērsās pie jūdu ticības labākajiem pārstāvjiem. Ko šie jūdu ticības pārstāvi kā farizēji darīja? Pirmām kārtām viņiem bija ļoti vēsturiski nopelni. Farizēji bija cēlušies no dedzīgo jūdu ticības sekotāju vidus, kuri bija izcīnījuši neatkarību no grieķu pagānu valdniekiem. Un tieši tur parādījās šie dedzīgie jūdu bauslības sekotāji, kas bija gatavi par Dieva bauslības ievērošanu mirt. Mums ir iztulkota Bībele
no jauna, un ir viena tāda bībeles variants, kur tiek pieliktas papildus grāmatas. Tā nav šī, bet bišķi tāda lielāka tā grāmata. Un tur ir divas grāmatas, ko sauc par Makabeju grāmatu. Makabeju grāmatu. Grieķu ķēniņš Antioks, kurā galvaspilsēta bija Damaska, mūsdienu Sīrijā, lielās dusmās pret jūdiem vērsās un gribēja iznīcināt viņu ticību Dievam tam kungam. Viņš gribēja piespiest, lai ik viens priesteris atsakās kalpot Dievam, un ik viens jūds atsakās apgraizīt savus dēlus, un ik viens jūds atsakās ievērot bauslību. Un viņš priesterus spīdzināja līdz nāvei. Ja kāds lika apgraizīt savu dēlu, tad to vīrieti spīdzināja publiski un visu laiku viņam teica, atsakies no sava dieva. Un par zīmi, lai atsacītos, deva viņam cūkas gaļu, lai viņš ēstu. Viņš saka, mēs tevi tagad cepinām uz ugunskura, bet tikko tu paēdīsi šo cūkas gaļu, mēs tevi atlaidīsim vaļā. Tavas brūces sadziedēsim, jā. Tā ir Makabeju grāmatā? Tas ir Makabeju grāmatā, viss šīs briesmas aprakstītas. Bieži vien šo spīdzināšanu un nāvesodes darīja radinieku priekšā, lai nākamie bītos briesmīgi un baidītos un zaudētu drosmi. Un šie farizēji, toreiz viņus nesauc par farizējiem, bet šie dedzīgie jūdu ticības aizstāvi, bauslības ievērotāji, ja, viņi kļuva par Dievu karavīriem, kad viņi pateica, viss pietiks ar šo pagānu valdīšanu. Ja. Mums ir jāievēro Dieva likums, mēs esam gatavi mirt par Dieva likumu. Un farizēji, tā saucamā sekta, jūdeismā, savu izcelsmi tieši iegūs no šiem laikiem, no varoņu darbiem ticības. Jūdu tautā farizēji nebija nicināmas personas, bet otrādi jūdu tautā farizēju sektas locekļi bija ļoti ievērojami. Jūdu tautā farizējus parasti par liekuļiem nesauca. Pirmais, kas viņus atklāti sauc par liekuļiem, bija pats Kristus. Un to mēs uzzināsim, kāpēc viņi ir liekuļi. Bet jūdu tauta viņus cienīja. Viņi apbrīnoja cilvēkus, kas spēja tik ļoti turēties pie bauslības. Tik ļoti ievērot viņu. Nu, piemēram, ir ļoti grūti ievērot jūdu bauslības priekšrakstus par sabata dienas svinēšanu. Cik daudz soļus tu drīksti nostaigāt, cik lielu smagumu tu drīksti paņemt ar vienu roku un visu pārējo. Tas bija diezgan traki. Un noteikti cilvēkam, kurš no galvas to nezināja un no sirds nevēlējās ievērot šos priekšrakstus, viņš viņus pārkāpa regulāri. Varbūt viņš nestrādāja ar lāpstu tajā dienā, bet ļoti bieži notiek pārkāpumi arī tādi, kā mūsdienās pat notiek ar elektrības ieslēgšanu, toreiz ar uguns iedegšanu. Vienmēr gadījās uguns nodziest pavardā. Un tad viņi jāiekur un tur malka jānesā. Viņi sauc pagānus vai naktī? Nu, tas ir pārkāpums, jā. Tas ir pārkāpums. Viņi sauc pagānus palīgā, lai tie nes viņu vietā. Bet redziet, bauslībā rakstīts, arī svešinieks nedrīkst tavā sētā nekos darīt. Arī pats svešinieks, bet viņi pārkāpa Dievu vārdu. Ja? Tāpat viņi pārkāpa arī Dievu vārdu, vilkdami no akām savus dēlus, savus meitas, un tad ir smagas lietas celt ārā, bet ja akā iekrīt dēls vai meita vai lops, ja pat iekrīt, ja? Viņi vilk ārā, bet tas ir tieši sabata baušļu pārkāpums, nekādu darbu nedarīt. Taču neatstās. Pilnīgi pareizi neatstās, taču nomirt to, kas ir dzīves. Jā. Jā, kā tad tā ir? Jā. Un tā lielā liekulība parādījās tur, kā farizēji, kuri
apgalvoja, ka viņi ievēro visus pilnīgi baušļus, un ar to lepojās cilvēku priekšā. Kā tā liekulība ir tajā, ka tomēr viņi neievēroja tos baušļus visus. Viņi piegāja baušļiem virspusēji, un tāpēc Jēzu viņi nesaprata, kad Jēzus viņus mācīja. Un citus cilvēkus, kas bija lielāki grēcinieki, par viņiem nicināja. Tad farizējiem bija radās kā ikvienai noslēgtai grupai, un farizēji nesot bijis vairāk, tā senie vēsturnieki stāsta, nesot bijis vairāk kā 6000 apmēram cilvēku. Ja Jeruzalemē uz lielajiem svētkiem kopā sanāca no 1 līdz 2 miljoni jūdu, tad farizēji starp viņiem bija tikai ap 6000. Tātad tā bija tāda izredzēto kopība, ļoti specifiski. Pat mazāk nekā viduslaikos mūku. Saprotiet, jā? Bet viņi nebija mūki, viņi bija precēti cilvēki. Viņi uzskatīja, farizējs var būt tikai precēts. Viņam jāizpilda visa bauslība. Un ļoti daudz bauslības attiecās arī uz ģimeni. Un tāpēc farizēju kārtā bija tikai precētie, kas pildīja bauslību visās dzīves sfērās. Un lūk, ar šiem cilvēkiem Jēzus sāka tieši uz viņiem, jo pārsvarā viņi bija ar tādām domām, ka citi, kuri nepilda bauslību tā kā mēs, rūpīgi un uzmanīgi, ka citi, kuriem ir savādāka dzīve, ka viņi ir nicināmi cilvēki. Un pašiem par sevi viņiem likās, ka viņi Dieva priekšā ir taisni cilvēki. Tātad, ka viņi domāja, kad ir taisni. Un šodien tātad nedaudz par, ko nozīmē vārds taisns Bībeles valodā. Bībeles valodā vārdam taisns ir 2 nozīmes. Pirmā ir, cilvēks ir likumīgās, taisnīgās attiecībās ar savu tuvāko. Viņš viņus ievēro. Šīs likumīgās, taisnīgās attiecības. Otrs, viņam ir likumīgas un taisnīgas attiecības ar Dievu. Likumīgas un taisnīgas. Uzdosim jautājumu, ko ir vieglāk ievērot? Likumīgas attiecības un taisnīgas ar tuvāko vai likumīgas un taisnīgas attiecības ar Dievu? Protams, vieglāk ir ar tuvāko. Kurai? Jā, bet vieglāk ar viņu ir. Bet ar Dievu ir grūtāk. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka Dievs prasa taisnību vairs nevis ārējā darbībā, bet iekšējā cilvēkā, ko mēs saucam par sirdi. Un ja cilvēks sirdī nav taisnīgs, ja viņš Dievu nemīl, uz viņu vien nepaļaujās, viņu vien neklausa, un tā tālāk, tad tur nav taisnīga attiecība. Šeit ārējā, viņam piemēram bija tāda kastīte uzbūvēta uz mājas sliekšņa. Tur iekšā bija kāds bauslis ielikts iekšā. Uz galvas, uz rokām. Dažreiz uz galvas, dažreiz uz rokām. Un it kā tur stāv Dieva vārds iekšā. Bet farizēja rīcība rādīja to, ka tas Dieva vārds tur nestāv viņu sirdī iekšā. Un Jēzus viņam bieži vien to parādīja, ka, lai cik viņi šo Dieva vārdu mācās no galvas, jo farizēji zināja visu veco derību no galvas, lai cik viņi cenšās pildīt pantu pēc panta, lai cik viņam liela ir dievbība un viņi bīstās Dievu, bet cilvēka kropulās sirds šīs attiecības samaitā. Un viņš parādīja ļoti interesanti, kā viņi to dara. Kā kroplā sirds nespēja uztvert kopumā Dieva vārdu. Viens no pašiem Jēzus piemēriem. Ir bauslis, tev būs tēvu un māti godāt. Lai tev labi klājas.
un tu ilgi dzīvo savā zemē. Tāda Dieva bauslis. Bet farizējiem bija arī baušļi, kas bija virs 10 baušļiem, papildus. Tādu baušļu ir daudz, vairāki simti. Visi viņi atrodami vecajā derībā. Daži no viņiem ir par Dieva tempļa godināšanu. Un viņus piegāja pilnīgi zinātniski katram šim bauslim klāt, šķetināja, ko tas nozīmē, kā turēt šo bausli, kā piemērot savā dzīvē. Viņiem bija Bībeles studijas, viņiem bija skolotāji, kas to mācīja. Bet kur problēma rodās ar grēcīgo sirdi? Grēcīgās sirds izdara vienmēr tā, ka cenšoties turēt kādu vienu Dieva bausli, tu pārkāp otro bausli, citu pavisam. Un kāds tur bija iznākums? Viņš saka, jūs savās mācībās stāstat, ja kāds zvērē, un Bībelē rakstīts, ja kāds zvēr, jā, un viņš te dod solījumu, jā, pie tempļa, jā, piemēram, jā, un vēl kā cita. Tad, ja kāds zvērē, saka, piemēram, tādu vārdu, tas tur mums tulkots korban, tad šis zvērests nozīmē, ka Dieva templī es nesīšu visu, ko es būtu tev atdevis. Un šī gadījumā viņiem rabīni mācīja tā, ka šis zvērests dod Dieva templim esot tik svarīgs, ka to nedrīkstot laust. Pat ja tu pasaki savam tēvam un mātei, ka to, ko man tev būtu jādod kā tēvam un mātei, tātad, lai es godātu un rūpētos vecuma dienās par vecākiem, ja es pasaku viņiem, ka šito esmu apsolījis Dieva templī, tad tēvam un mātei no tā nekas nepienākās. Un interesanti, ka tieši šāda veida Bībeles mācīšana parāda šo grēcīgo sirdi, ka viņi neievēroja to, ka Dievu interesē žēlastība un mīlestība. Un ziedojumu templim viņi pacēla augstāk nekā pamat bausli pašu pirmo cilvēka dzīvē, ko viņš saprot, godāt savu tēvu un māti. Cilvēks vēl nesaprot, ko nozīmē godāt Dievu, bet viņš jau tiek iemācīts godāt savus vecākus. Un viņš saka, un jūs mācīdami, viņš saka, savas mācības, jo Dievs saka, es tā nebiju domājis, ka jūs tā izdarītu. Templim ir tempļa, un vecākiem ir vecāka tiesa. Bet jūs atceļat tēva un mātes godāšanu, kad jūs mācat, ka tēvs un māte no manis nesaņems neko, jo es to templim noziedoju. Te ir jāies jautājums, vai tā bija dzīvē kaut reāli tā ir bijis, ka tiešām farizēji nedod saviem vecākiem naudu un templim tikai visu, jā. Protams, visticamāk, ka šī situācija varbūt viena otra farizēja ģimenē bija notikusi. Protams, ja tā būtu masveida parādība, cilvēki būtu nonicinājuši farizējus, ka viņi neciena tēvu un māti. Bet Jēzus to viņiem saka, ka tādā veidā grēcīgās sirds, kas piemīt arī farizējiem, izkropļo Dieva bauslību. Viņa kropļo viņu. Un pat ja tu neesi šo kroplību piepildījis dzīvē, bet tavu kroplā mācība pamudina uz agrēcību daudzus citus cilvēkus. Farizēji parasti bija turīgi cilvēki, viņiem pietika gan templim, gan vecākiem. Bez savas turības viņi nevarētu izpildīt daudzus baušus.
Nabagiem ir ļoti grūti baušus izpildīt. Morāls baušus jā, bet ne to, kas attiecās uz upuriem, uz tempļa, ziedošanu un tā tālāk un tā tālāk. Paldies Dievam, ka mums nav jāupurē, ka Jēzus visu ir izdarījis. Jā, protams, paldies Dievam, ka mums nav jāpērk savu upuri vairāk un jānes uz templi. Pilnīgi pavēl. Bet tā tas notiek, tā tad, jā, tajos laikos tā tas bija. Lai izpildītu pilnīgi visus upurus, precīzi, pareizi, vajadzēja būt diezgan turīgam cilvēkam. Bet redz, kā viņi nodarbojās ar Dievu vārdu kropļošanu. Tātad kroplā sirds parādās tur, kur Dievu vārdu sāk kropļot. Un lepnībā parādās kroplā sirds arī tā skaitā. Farizēji tātad neapzinājās, ka viņiem ir unikāla situācija, ka viņiem ir vai nu mantojums, vai nu viņiem ir veicies dzīvē ar darbiem un ienākumiem un tā tālāk, ka viņiem nav veicies tā dzīvē. Un ka viņiem ir iespēja lasīt Bībeli stundām dienā, lūgties Dievu, ganēt un tā tālāk, jo visus darbus viņa vietā citi pilda. Bet tam, kas strādā ar savām rokām, kā piemēram Pēteris, rautos tīklus ārā, cik daudz viņš var Dievam lūgt, cik viņš koncentrēt par savu dvēseli varētu lūgt. Un tik daudz, ka jūrā neiegāstos iekšā nejauši, nesapītos tīklos un nenoslīgt. Saprotams, ka Pēteris nevarēja būt liels lūdzējs tādā laikā, kamēr viņš nebija apostols. Tā daudzi cilvēki tajos laikos nevarēja līdzināties farizējiem, jo viņiem vajadzēja roku darbu smagi strādāt, vairāk kā 12 stundas dienā. Un farizēji nicināja tādus cilvēkus. Viņi nesaprata, kā maizi ēd viņi. Viņi nebija godīgi attiecībās pret cilvēkiem, pret sabiedrību. Viņi viņus nicināja. Vai visi tādi bija farizēji? Visu nebija noteikti. Mēs, piemēram, pazīstam tādu kā Nikodēma farizēju, kas nāca pie Jēzus un vēl. Viņi ļoti iestājās pret netaisnību, kas ar Jēzu tiek darīta, un noteikti viņi bija godājami pilsoņi, un viņi nebija tādi. Jo Jēzus ar farizēju Nikodēmu runāja par pavisam nopietnām lietām, par kā piedzimt no Dieva cilvēkam, nevis par liekulību. Bet šeit viņš tieši runā uz farizējiem, kuriem liekulīga sirds, kas domā, ka pilda visus baušļus un nicina pārējos cilvēkus. Tāda atcerēsimies, ka taisnība ir tad, kad mums ir pilnīgi taisnas attiecības. Cilvēki, kas nozīmē labas un likumīgas attiecības ar savu tuvāko, atbilst pilnībā likumam. Un ar Dievu taisnas attiecības tādēļ, kad mums ir labas attiecības ar Dievu, atbilst Dieva likumam. Bet smagākais ir tas, ka tur runās tiek pa sirdi, par iekšējo cilvēku, ka mīlē Dievu no visas sirds. Un tālāk tad mēs arī uzklausīsim, ko mums Dieva vārds saka, cik tad cilvēku taisnu pasaulē ir. Vēstulē romiešiem ir rakstīts. Un apostols Pāvils, kurš bija arī iepriekš farizējs, pirms kļuva par apostuli. Tātad apostols Pāvils, atcerēsimies, kādreiz bija farizēju sektas loceklis. Stingrs bauslības ievērotājs. Arī viņam kādreiz likās, ka viņš ir taisns. Ko gan viņš tagad, būdams kristietis, saka? Viņš saka tā, vai mēs, tātad jūdi, esam pārāki par grieķiem, jeb pagāniem? It nemaz. Jo mēs jau agrāk spriedām par jūdiem un grieķiem, ka tie visi ir zem grēka. Tas nozīmē pakļauti grēkā. Viņi nestāv virs, bet apakšā. Jā. Jo ir rakstīts, nav neviena taisna, neviena paša, nav neviena, kas saprot, nav neviena, kas meklē Dievu. Romiešu vēstulē 3. nodaļā. Visi ir aizgājuši no Dieva. Visi kļūši vienlīdz nederīgi. Tad, kad
lasa farizēju svētos rakstus vai arī pat atmiņā atkārto svētos rakstus. Te ir jautājums, kā viņi lasīja šo rakstu vietu? Kas saka, ka visi nesaprot Dievu, ka visi novirzījušies no Dieva. Viņi tajā brīdī mānīs sevi, saprotiet, sacīdam, ka citi. Nesaprot Dievu, nesaprot Dievu. Jā, viņi domā, ka saprot, bet nesaprot viņu, jā. Jo viņi lasa burtiski šos vārdus, un Dievs viņiem saka, nav neviena. Un viņi saka, kā? Kā nav neviena? O, kas es? Kur tad es? Paliek, jā. A, kur tad man citi brāļi farizēji? A, ko mēs te darām vispār, jā? Tāpēc labākais, ko viņi varēja izdarīt, ir izlaist šo rakstu vietu ārā vispār no savas apskats. Un nav nekāds brīnums, ka mūsdienās, piemēram, veco derību jūdi reti lasa pravieti Jesaju un īpaši tās rakstu vietas par Kristu, kur runāts, ka no jaunavas piedzims dēls, ka dēlu sauks par mūžīgo Dievu un ka šis Dieva kalps mirs nāvē caurupts un atdos savu dzīvību par izpirkšanas maksu. Tagad iedomāsim šo vārdu. Atdos savu dzīvību par izpirkšanas maksu. Vārds izpirkšana arī šeit parādās mūsu evaņģēlijā. Šī brīdī šajā vietā Jēzus runā tieši par izpirkšanu. Latviešu valodā viņš tikai neparādās. Viņš parādās Bībeles pašā valodā sarakstītajā. Kas ir sengrieķu valoda? Tur parādās izpirkšanas upuris šajos pantos. Tātad farizēji, ja viņi būtu godīgi savās sirdīs, neliekulīgi, ja viņi teiktu, es Dieva bauslību turu, es praviešus klausos, sadzirdējuši Dieva vārdus, kas saka, ka nav neviena taisna, itin neviena, viņi lūgtos grēku piedošanu. Viņi līdzīgi kā ķēniņš Dāvids teiktu, piedod man manas neapzinātos grēkus. Viņi nedomātu, kad ir taisni. Konkrētā ir romiešiem jaunā derība. Jā, tā ir jaunā. Vecajā derībā, kur šī vieta atrodas, līdz es tev pateikšu. Ja tev vajadzīga vecā derība. Tā atsaucas šeit ir iedotas. Tātad, atbilstoši 11. pantam, ir Psalms 14. Psalms 53. Jā. Tātad, tādīs vietās ir tātad šī vecās derība. Tātad, protams, apstūls Pāvils citē veco derību. Un mēs ieraugām tātad arī to, ka, ja gribi būt taisnas Dieva priekšā un ilgojas pēc tā, ir jāuzklausa Dieva vārds, ko Dievs saka. Un nav jāmeklē kā šis farizējs, viņš ienāca templī Dievu lūgt, bet viņš nelūdza pēc Dieva žēlastības. Tāpēc, ka uzskatīja, ka nav ko lūgt, viņš ir taisns. Nav par ko lūgt vienkārši. Un man ir nācies arī kā mācītājiem, kurš pieņem arī jaunos draudzes locekļus, kas nāk uz mācībām, arī sastapt cilvēkus tieši arī mūsdienās, kuri nav nec ticīgi, viņi nav nec farizējā, nekādā citā sektā, bet viņi no sirds domā, ka viņi ir labi cilvēki un ka viņiem nevajag grēku piedošanu. Bet viņi tā no sirds to tic tiešām šiem faktām. Un piemēram, viens cilvēks tā arī uzreiz pateica, ka viņam tas Jēzus, ko mēs baznīcam gribat uzlikt, nav vajadzīgs. Tāpēc, ka viņš dzīvo godīgi un pareizi. Un tad es uzdevu jautājumu, vai tiešām godīgi un pareizi? Jā, godīgi un pareizi. Un tad es teicu, paskatīsimies uz 10 baušļiem. Nevis uz 500, uz 600, bet uz 10 baušļiem. Mēs secinājām, ka šis cilvēks nereizi dzīvē nav Dievu godinājis. Es saku, lūk, pirmais baušs ir pārkārts. Ar to jau ir.
palika bez debesīm. Otrais, Dieva vārds nekad nav nec piesaukts, nec lūgts, nec apliecināts. Es saku jau otrais. Trešais, kāda ir jūsu svētā diena, pavaicāja? Sestdiena vai svētdiena? Kad jūs ejat dievkalpojumu, kad jūs lasat Dievu vārdu? Un Dievu lūdzat īpaši? Nav tādas dienas. Lūk, trešais bauslis pārkāpts ir. Tā ķēros pie pārējiem, izrādās viss ir pārkāpt. Un es saku, un jūs, ja es spēju jums atklāt grēkus, tikai uzdodot dažus jautājumus, un izrādās, ka visi 10 baušļi ir pārkāpti. Es saku, kā jūs domājat, ja Dievs ir, jo es sapratu, ka tas cilvēks Dievam īsti netic. Ja Dievs ir, vai tiešām viņš nezina pilnīgi visu? Jā. Cilvēks izplūda asarās, jo tā bija sieviete, un teica, ka lielākās bēdas viņai ir. Es prasīju, par ko te jūs raudat, jo es tā īsti neticēju, ka grēku piedošanas, kā saka, viņai vajadzība bija, un es viņai pateicu, zini, es tev grēkus nepiedošu. Un tad cilvēks sāk raudāt, vai mācītājs man grēkus nepiedeva. Kāpēc nav viņam lūdzu? Tāpēc, ka neticēja. Ka Dievs var piedot? Nē, neticēja nec Jēzum, nec, ka ir grēciniece, neko neticēja. Bet tas kaut tā nebija grēksūds, tā bija vienkārši saruna. Un es šim cilvēkam, šai sievietei teicu, vienkārši, kāpēc jūs raudat? Un viņa atbildēja, tāpēc, ka es biju plānojis 25 gadu vecumā nokristīties un iesvētīties. Un man viss šī dzīvē līdz šim bija izdevies, viss, ko es plānoju, un jūs visu man dzīves sapņus pārstrīpojat. Jūs iedomājieties, tādā veidā cilvēks nāk uz baznīcu, bet sevi no visas sirds uzskata par taisnu. Kaut gan pēc būtības viņa bija netaisna jau pret mums, jo mēs viņam stāstījām, baznīcā drīkst iestāties draudzē, tas, kurš tic Jēzu. Bet viņa meloja apzināti un maidz baizēšos melus izvilkt ārā, lai pierādītu, ka viņa nav taisna pat mūsu priekšā, kur nu vēl Dieva priekšā. Bet viņai tas nepielēc vēl joprojām. Un cilvēkam ir augstākā izglītība. Bet viņš nesaskata melošanā, izlikšanās un liepulībā nekādu vairu. Nekādu pilnīgi. Tā redziet, mūsdienās var būt arī cilvēki līdzīgi kā farizēji, kuri ir pilnīgi pārliecināti, ka viņi ir labi. Un ja tāds Dievs ir, ja tāds ir, tad nebūs ar viņu nekādas problēmas. Ja viņi taču ir labi. Farizējs bija labāks par šiem cilvēkiem. Labāks. Farizējs bija labāks, jo viņš ticēja Dievam. Farizējs darīja baušļus un bija dedzīgs baušļu pildītājs. Mēs tādi neesam. Bet viņi gan bija. Mūsu vidū dažus uz pirkstiem varētu saskaitīt vispār. Nu tad arī pa visu Latviju kā daži tūkstoši savāktos tikai. Šādi cilvēki. Bet kur tā lieta? Brīnums notiek pašās beigās, ka tas viens, kas nicināja to pašu muitnieku, šo grēcinieku, to, kas tiešām bija zināms visiem, slikts cilvēks, negodīgs, naudas izspiedējs, kas savus tautas brāļus nemīl, savu Dievu gandrīz vai nepielūdz vispār, šad tad iet varbūt baznīcā. Bet visticamāk viņi tur negāja, jo viņiem nebija tur, ko darīt. Muitnieki bija samierinājušies, ka viņi ir savas sabiedrības padibenes. Un viņi baudīja, ko? Baudīja tad materiālos labumus vienkārši. Naudu un to, par ko nauda var iegūt. Tātad viņi bija grēcinieki, normāli, kārtīgi. Un to parādās arī šeit muitnieks. Viņš atrodas pie ieejas baznīcā. Tālu no upuru vietas, tālu no svētās vietas. Mums baznīcā tas būtu pie tālajām durvīm, pie pašas ieejas. Tātad pārgājis pār slieksni, nedaudz pagājis uz priekšu, lai netraucētu ienākošos, viņš vairs neuzdrošinās tālāk iet iekšā. Kauns, bailes, nedrošība, sāpes.
Un vienīgais, ko viņš var tikai darīt, kā jūdi parasti to darīja, kad viņi nožēloja grēkus, viņam bija vai pelnus bēres vēl virsū, jā, maisu drēvi, tādu rūpi maisu pavilks jau apakšā zem graznajām drēbēm. Tāds rupšs, tāds kodīgs bija, kas atgādina, kas tā miesa tāda ir. Jā. Un sišana, jā. Pēdējais vēl bija tās drēbes noplēst, jā. Kā to darīt vēl joprojām? Jā, tā ir tā paraži, ir tā, jā, no tādas tāda esman grēciniekam žēlīgs, jā, tā. Bet tā ir vēlies. Es nezinu, to var darīt, ka tu vēlies. Problēma tāda, ka no sevis sišanas jau nekas nemainās. Jā. Jā, tas nemainās. Tas ir izteikšanās veids sabiedrībā, kultūrā, kad mēs izsakāmies, jā. Arī pelnu bēršana jau neko taču nemaina patiesībā uz galvas. Ja nav patiesas nožēlas. Vēl ir pareizi, jā, ja nav patiesas nožēlas, bērci grib galvā, ja sits grib, jā. Sits jau pa galvu, jā. Piemēram, es atceros vienu cilvēku, kurš paņem šitā, es stulbenis, jā. Un es viņam saku, bet vai no iesišanas sev pa galvu var gudrāks palikt vai stulbāks? Mēs tāpēc visiem zinātnieku pētījumiem smadziņu satricinājums tikai padara stulbāku cilvēku. Pa galvas īsti nedrīkst, jā. Pa krūtīm arī nevajag sist, jo sirdī nepatīk, ka viņai triecienus dod, jā. Viņš saka, labāks nevis satriec ar savu roku miesīgo sirdi, ja tas žests nozīmē, ka man sirds ir satriekta, jā. Labāk, lai Dieva vārds satriec tavu iekšējos cilvēku. Tavu to garu sirdi, jā, lai satriec labāk Dieva vārds. Par to klapē ar Dievu vārdu labāk. Šeit tikai ir pieminēts kāds cilvēks pēc jūda izcelsmes, kurš ir nācis pie atziņas par savu grēku. Un spēra soli tur, kur viņš nebija ilgāku laiku bijis. Jūda templī, Jūda baznīcā Lielajā. Un lūdza pēc žēlastības. Lūdza pēc žēlastības. Tātad viens pēc žēlastības nelūdza. Atcerēsimies, farizejs nelūdza pēc žēlastības. Viņš Dievam pateicās, ka ir ļoti labs un visu kaut ko dara. Kā es teicu, baznīcā ja tādi cilvēki būtu patīkami, jums tiešām vajadzīgi cilvēki, kas dara. Ne tikai klapē pie durvīm, ja? Bet Dievam ir savādāk. Tur ir tā lieta, jā. Mums, lai baznīcā lietas darītu un kārtot un draudzi autu lielāku un vajadzīgi ir kalpotāji. Dievam tas nav vajadzīgi. Bet Dievam tas ir nesvarīgi tiešām. Tā ir tā milza atšķirība, un jūdiem arī tas pats bija labākie viņu draudzes locekļi, jā, ar savu lepno nostāju. Jēzus stāsta, viņi bija nostājušies pret Dievu, nevis par viņu. Un izrādās, ka starp diviem tas ir milzīgs kontrasts, tāpēc tā ir līdzība farizejs un muitnieks. Tas ir divi gali jūdu sabiedrībai. Viens tur un viens tur. Vai otrādi, viens augšā un viens apakšā. Divi pretējās puses Dievs. Nevis pa vidam kaut kur līdzīgi viens otram cilvēki. Un viņš saka, lūk, tas, ko mēs cilvēku acīs redzam par labāko, Dievam ir savādāks viedoklis, jo Dieva priekšā nav neviena taisna. Farizējiem to vajadzēja zināt. Un savukārt tas, kurš atrodas apakšā, viņš bez ierunām saprata, ka nav Dieva priekšā taisnas. Galvenā šī atšķirība bija grēka atziņa abos divos cilvēkos. Grēka atziņa varbūt arī farizēju būtu spiedusi meklēt žēlastību. Jo farizējs zina rakstus no galvas, un ja viņa sirds no vainas lūstu, viņš sauktu, esi man žēlīgs grēciniekam. Bet tā nebija. Bet muitniekam bija šī grēka atziņa. Viņš daudzus gadus nebija baznīcā bijis. Bet nu viņam bija cauri. Grēks bija satriecis viņa sirdi galīgi. Dieva vārds viņam norādīja, ka vajag atgriezties.
Viņš nāca uz templi, bailēs, uztraukumā, sāpēs, bet Jēzus saka, bet rezultātā viņš aizgāja attaisnots. Un te nu mēs nonākam pie brīnišķīgās lietas, vai tad šeit ir īsta evaņģēlijas iekšā. Apslēptā nozīmē šeit ir iekšā evaņģēlija. Tāpēc, ka tad, kad farizējs, tas ir, kad muitnieks, lūdza žēlastību, viņš lietoja vārdu, kas atbilst grēku izpirkšanai. Viņš būtībā teica tā Dievam, uzlūko grēku izpircēju. Uzlūko grēku izpircēju, nevis manus grēkus. Un šī attaisnošana, ka viņš saka, aizgāja taisnots. Kamdēļ notika? Tāpēc, ka farizējs saskaņā ar Dieva žēlastības likumiem bauslībā, viņš bija atnesis upuri par grēkiem. Un viņš nelūdza Dievu, manas taisnības dēļ mani attaisno. Viņš teica, uzlūko upuri, kas par grēkiem ir pienests. Esi tā man žēlīgs. Tas upuris miris manā vietā par maniem grēkiem. Lūk, kāpēc attaisnots tiek viņš. Viņš paļaujās uz grēku izpircēju, uz to, ko Dievs ir solījis, ka grēku izpircējs uzņemsies vainu. Vai farizējs ir teologs liels? Nekāds lielais. Bet to, ko viņš ir vecajā derībā dzirdējis un mācījies kādreiz skolā, to viņš šī brīdī bija atcerējies. Mēs varētu teikt uzreiz, protams, tas ir dīvaini, kā tad farizējs tā, tas ir muitnieks varēja to tā zināt un tā visu. Ziniet, es gribu teikt tā, tad, kad grēcinieks atgriežās, tad Dievs kaut kādā veidā viņu vada. Un aizveda viņu pie tā Jēzus Kristus. Un tas, kas atgriežās pie Jēzus Kristus, nav nedz teologs, nedz viņš ko saprot, nedz ko, bet Dievs viņu vada. Jēzus saka, katrs, ko tēvs man dod, nāk pie manis. Tas cilvēks var pat nesaprast, ka tēvs viņu jau ir iedevis Jēzum. Bet mēs redzam, kā viņš kustās pie Jēzus. Mēs redzam, ka viņš parādās tur, kur Jēzus Kristus tiek sludināts. Viņš parādās tur, kur Jēzu apliecina par grēku izpircēju, par pestītāju pasaules. Tur parādās šis cilvēks. Viņš šos vārdus klausās un kāri tver. Viņš saka, man viņš ir vajadzīgs. Man tas Jēzus ir. Viņš jau nezina, ka Jēzus ir Dieva dēls. Viņš jau nojauš, ka viņam tāds Jēzus ir vajadzīgs. Viņš vēlāk varbūt sapratīs, ka Jēzus ir ne tikai Dieva dēls, bet Dieva persona. Bet viņš jau dodās visu pirms pie grēku izpircēja. Sākumā. Jā. Esi man žēlīgs. Lūk, kur tur parādās evaņģēlijas, it kā noslēdz, bet tas ir ļoti interesanti. Jēzus evaņģēliju ir jau sludinājis iepriekš. Jā. Kā upurim ir jāizpērk grēcinieka grēki. Un tikai Jēzus skaidri un gaiši arī pateica, tas būšu es. Labais gans atdodas dzīvību, savu, par savām avīm. Žēl, ka šie evaņģēliji nav sinhronizēti, tas ir saskaņoti laika periodā, un tur būtu rakstīts tādā un tādā gadā, tādā un dienā. Jēzus teica to. Mācekļiem nezinu, kāpēc negribējās pierakstīt, ko Jēzus saka. Un es viņus saprotu, jo mācekļi ar Jēzu taisījās dzīvot mūžīgi kopā. Viņi jau nebija plānojuši, ka Jēzus mirs. Memoārus nerakstīja, datumus nepierakstīja, kronikas raksti viņiem nebija. Bet jebkurā brīdī tomēr mums ir jāatcerās. Mācekļi to savos 3 gados kopā ar Jēzu bija dzirdējuši. Gan par izpirkšanu, gan par Jēzus gaidāmo nāvi, gan par to, kāpēc un par ko viņš atdod savu dzīvību. Jā. Par cilvēkiem, par Dieva avīm. Un tur tas labā vēsts arī ir katram grēciniekam, katram cilvēkam, kas ir kā muitnieks, ir pazudis skaitās, jā.
ka viņam ir šī grēka izpirkšana, un ka viņš aiziet mājās attaisnots. Un, piemēram, kad tu nāc tagad uz draudzi, uz baznīcu, ja, sastapties kopā ar citiem kristiešiem, pielūgt Jēzu, tu nometies Dievu priekšā, vai uz ceļiem, vai savā sirdī un lūdz šo grēksūdzes lūgšanu. Ja? Bet ja tu tā nopietni to saki, jāsaka, es esmu grēcinieks, jā, jo esmu grēkojis. Droši vien ir daudzi nezinām grēki. Un es par tos nezinu un neskaitu nemazām. Tad Dievs ir žēlīgs, esi man grēciniekam žēlīgs. Mēs speciāli lielākam šos vārdus, esi man grēciniekam žēlīgs. Un izrādās, ka ja mēs grieķu valodā, ja, šo lūgšanu lūgtu, tur būtu teicis, esi man Kristus upura dēļ žēlīgs. Kā mēs tālāk sakam, viņa nepelnītās ciešanas un nāves dēļ, Kristus upura dēļ esi žēlīgs. Un Dievs saka, un attaisnos tu aizēji. Daudz saka, bet tas nav godīgi. Tie cilvēki bieži vien ar grūtībām labojās, citi nemaz negrib laboties un tā tālāk un tā tālāk. Ja tā piedošana būtu atkarīga no cilvēka morālajām kvalitātēm, tad jāsaka, farizēji būtu labākie kandidāti uz grēku piedošanu. Bet Jēzus saka pilnīgi pretēji. Kandidāts labākais uz grēku piedošanu ir muitnieks, kas klapē nožēlo pa sirdi, ka viņš vispār nemazām pat nedomā, vai viņš kļūs labāks, jo viņš Dievam neko nesola, neko nestāsta. Viņš sauc pēc žēlastības. Es atceros, ka ķēniņš Dāvids, kad viņš lūdz pēc grēka piedošanas, viņš stāsta vēl, ko viņš darīšot pēc tam. Un tad es brāļu vidū tev teikšu tavu vārdu un tautu vidū dziedāšu un slavēšu un tā tālāk mācīšu grēciniekiem atgriezšanās ceļu. Viņš Dievam dažādas solījumus dod. Ko viņš izdarīs visu? Muitnieks, nabaks. Ko viņš var solīt? Kādus solījumus viņš var dot par savu dzīvi? Viņam jāmaina savus dzīvesveids pilnīgi jāaiziet no muitnieka amata. Jā, tad viņam jābūt bezdarbniekam, viņš neko nesola, jo viņš saprot, ka viņš nevar izdarīt, viņš nevar laboties tā vienkārši, jā. Viņš ir muitnieks. Bet Dievs var viņu uzmērīt. Nu jā, tieši tāpēc viņš viņiem saka, žēlastību lūdz. Un ja Dievs žēlos, viņš mainīs arī viņa dzīves apstākļus. Tad šī galīgi sagrauztā grēcinieka sirds atrada attaisnošanu. Tā kā mēs varam mierīgi nomirt, jo mums ir izpirkts, un mēs būsim dzīvības grāmatā ierakstīti. Jā, tāpēc, ka mums ir grēka izpircējs. Mums nav jāuztraucās par to, kur mēs būsim pēc nāves. Jā, pilnīgi pareizi. Un tāpēc gribētu, lai visi, kas mēs esam šeit, saprastu, ka mūsu mūžīgā dzīvība nav no mums atkarīga. Bet viņa ir atkarīga tāpēc, ka no Jēzus, kurš ir nomiris par mums, un viņš savu gribu ir izteicis. Tāpēc ir jātic tikai Jēzus vārdiem. Un tad es vienmēr uzdodu šo jautājumu, kā es varu ticēt un tātad būt pārliecināts, ka šodien nomirstot nonākšu debesīs. Nu, tas tā vienkārši runājot. Un atbildi vienkārši, tāpēc, ka Jēzus Kristus teica, kas man tic, jā, tas nenāks tiesā, bet no nāves ieies dzīvē. Tātad sāksim ar to, ka tad man jāuzdod jautājums, vai es viņam ticu, vai es ticu, ko Jēzus ir darījis par mani, vai es ticu tam, jā. Un tad es varu atbildēt, jā, tāpēc, ka Jēzus tā teica, tad es varu būt pārliecināts. Ja man pateiktu kāds cits to, jā, piemēram, Muhameds teiktu, 5 reizes dienā lūksies, brauks uz Meku vienreiz mūžā, dosi nabagiem ziedojumus, to tu izdarīsi, jā, un tad tu būsi paradīzē. Muhameds nav jāklausa, viņš nav Dieva dēls, un tas ceļš, ko viņš piedāvā, neko nav atšķirīgs no farizēja ceļa. Viņš ir identisks tāds pats. Jūdi pat biežāk gāja uz templi, uz savu centrālo svētvietu nekā musulmaņu uz Meku. Viņi tāpat lūdzās vairākas reizes dienā, kā musulmaņi to dara tagad. Viņi ziedoja 10 iesu un visu darīja, bet Jēzus saka, bet neaizgāja attaisnots, jo sirds nebija pretī Dievam taisna. Tā bija viltīga, locējās no Dieva taisnības,
savā viltīgumā ārā. Es neesmu tas grēcinieks, es neesmu, ko Dievs saka, es neesmu tas netaisnais. Es neesmu tas, kas nesaprot Dievu. Es taču saprotu, es taču esmu pareizais. Tādā veidā grēcīgais farizējs lokās ārā no Dieva vārdiem. Viņš negrib, ka Dieva vārds viņam pasaka, ir tā, un tagad tev vajadzīgs ir grēka izpircējs. Bet tas, kurš saka, man ir vajadzīgs grēka izpircējs, jo es esmu netaisns, tā Dievs saka man. Un tā ir ļoti svarīgi zināt, vai es jūtos netaisns, vai Dievs saka, ka tā ir. Mēs esam kristieši jau pieauguši, mēs esam kopā jau vairāk laiku bijuši, jā. Es ļoti ceru, ka mēs saprotam tagad, ka nevis tad, kad es jūtos kā netaisns, es esmu netaisnīgs cilvēks. Bet tāpēc, ka Dieva vārds norāda to, ka es tāds esmu. Es ticu nevis savām jūtām par savu taisnību vai netaisnību, bet ticu Dievam, kurš saka, ka viņa priekšā nav neviena dzīvojo vidū taisna. Neviena. Tāda mums ir jātic tieši šim vārdam. Ja cilvēka apdzīvotā zemē nav taisna cilvēka, tad mēs arī saprotam, kāpēc Jēzus Kristus piedzima, dzīvoja, tika krustā sists par mūsu grēkiem, nomira un augšām celās un uzkāpa debesīs, tāpēc, lai mūs izpirktu ar savām svētajām un dārgajām asinīm. Un mums būtu attaisnošana. Mums tuvojās arī reformācijas diena, mēs nākam dievkalpojumu to pieminēsim, bet šī brīnišķīgā lieta, taisnošana ir taisnots, tas ir ļoti, ļoti brīnišķīga lieta īstenībā. Jo, ziniet, kur tā lieta viss apslēpta šeit, ir jautājums, vai muitnieks aizgāja, nu, kā svēts cilvēks. Tad brīdī jā. Nu, vispār jau ir nē, jo vārdam svēts ir cita nozīme. Bet taisnots ir kaut kas unikāls, kas ir Dieva dāvana. Un tāpēc klausīsimies uzmanīgiem, jūs gribat zināt, ko nozīmē taisnošana Bībelē. Tas apzīmē to, ka galvenais tiesnesis, šī gadījumā galvenais debesu ķēniņš, vienīgais Dievs, tevi nosauc visu priekšā, eņģeļu savā, un cilvēku priekšā tevi nosauc par taisnu. Ja. To sauc par uzdāvināto taisnību. Tā nav mūsu dabīgā taisnība, jums nav taisnīgas attiecības ar Dievu. Dievs arī mūs nepārvērš vienu brīdi no cilvēku uz eņģeli, kas pilda visu, ko Dievs saka. Mēs atrodamies stadijā starp nāvi, kas mums bija, un starp mūžīgo dzīvību. Dievvārds saka, mums ir dzīvība, jā, bet kamēr mēs esam ticībā uz Dievu dēlu. Mūžīgajā dzīvībā nebūs vairs ticības. Arī es vienmēr domāju, kā var būt, kā Dievvārds saka, ka nebūs ticības. Un tas skaidrojums ir diezgan vienkārši. Kad tu kaut ko redzi savām acīm, vai tad uz to ir jātic? Es pie sevis smējos, daudzi cilvēki nevar ar savām acīm noticēt bieži vien. Tā tas ir, bet vienkārši tā doma ir, ja. Kamēr tu neredzi Dieva dēlu debesīs, tikmēr tu viņam tici. Kad tu ieraugi ar savām acīm, tad tev nav viņam jātic vairāk. Tu viņu jau redzi. Jā. Bet uzticēties savukārt, jā, tā ir cita lieta. Uzticēšanās ir visu mūžību. Vai es uzticos Dievam no visas sirds, jā, paļaujos uz viņu, jā. Tā ir pavisam cita lieta. Un ir ļoti interesanti, ka tieši uzticēšanās Dievam sākās ar šo labo vēsti. Ka Kristus upura dēļ Dievs tevi ir pilnībā attaisnojis no visām apsūdzības pozīcijām, kas ir pret tevi. Tātad, ja ir tā saucamā debesīs darbu grāmata. Dzīvības grāmata. Ir arī darbu grāmata. Ir tāda, jā. Jo tiek tiesāti debesīs, tiks tiesāti pēc saviem darbiem. Tātad tur ir darbu grāmata. Jā. Un tur viss, kas ielikts iekšā ir.
pilnīgi visu, ko esam darījuši vai neesam izdarījuši. Ielis. Un te jautājums ir tāds, no kurienes nāk apsūdzība? No Dieva vārda, kas tiek salīdzināts, darbi ar Dieva vārdu tiek salīdzināts. Tātad Dieva priekšā mūs apsūdzēs Dieva vārds, un mūsu darbi tiks atzīti par nederīgiem. Ļaunie darbi pats par sevi pieminēti, jā. Kur tad ir izglābšanās? Tur, kur Dievs attaisno no apsūdzības raksta. Jā. Kad mūsu darbu raksts, jā, tiek nodzēst tā kā ar dzēšgumī. Bībelē tas pat rakstīts, ja, ka tas, kas Jēzum tic, jā, kas ar notiek viņu, mūsu grēku apsūdzības sarakstu Dievs it kā paņem. Tur tādu var rakstīt, viņš paņēma no mūsu vidus apsūdzības rakstu. Pienagloja to pie krusta. Tur, kur rakstīts, kā Jēzus Nācerietes jūļu ķēniņš, tur tāds neredzams apsūdzību raksts ir pielikts klāt, kur Dieva baušļi apsūdz mūs katrā noziegumā un katrā grēkā. Un tur rakstīts, viņš izdzēsa, tātad tā kā lupat pār krītu, un nav vairs apsūdzības. To nozīmē vārds taisnot. Esam taisnot ar Jēzus asinīm. Jā, tieši tā. Taisnot dēļ Jēzus asinīm. Jā. Un pēc Dieva gribas mēs esam taisnot. Tātad šis vārds nozīmē, ka Dievs mums pasaka uz mums taisnots. Jā. Kas mums tālāk dzīvē ir? Protams, tas, ko mēs vēlamies no muitnieka. Ka viņš pārskatītu savu dzīves gaitu, jā, labotos un tā tālāk. Bet nekur nav rakstīts, ka tas atceļ taisnošanu. Viņš vienalga aizgāja mājās attaisnots. Un reformācija to atklāja atpakaļ baznīcai, kur kādu laiku bija no sprediķiem un rakstiem baznīcas, kādu laiku bija to pazaudējusi. Protams, reformācijas sludinātais nav nekas jauns. Tas ir Bībelē. Un daudzi baznīcas tēvi ir rakstījuši, ka ticībā tiek attaisnoti visi. Ja? Tas bija rakstīts jau iepriekš, bet baznīca kādus gadsimtus bija pazaudējusi to. Neturējās pie Dieva vārda, kāpēc pazaudēja. Jā, vienkārši neturējās un nelasīja vairāk. Un mūki nelasīja, un priesteri nelasīja. Un rezultātā sanāca tā, ka Mārtiņš Luters, kurš arī starp citu izrādās Bībeli nelasīja, jā, līdz viņam piespieda viņu lasīt. Viņa ordeņa galvenais vīrs, Štaupica kungs, pateica, ka viņam ir apnikušas Lutera mūžīgās grēksūdzes, jo par saviem grēkiem Lutera zināja visu, ko vien varēja zināt cilvēks. Viņš bija mūks. Viņš teica, pietiks tev pļāpāt par saviem grēkiem, ej māci labāk Dievu vārdu. Un pastudējis 2 grāmatas, psalmu, un pēc tam vēstuli romiešiem, jā, viņš atklāja to, ko baznīca bija pazaudējusi. Ka Dievs grēcinieku taisno. Tieši tas, par ko Jēzus šodien saka. Mārtiņš Luters neko citu neteica, kā to, ko Jēzus teica. Ka upura dēļ Dievs viņam bija žēlīgs un attaisnoja viņu. Mums ir zināms šis upurs. Tās ir Dieva dēls, Jēzus Kristus, un viņam gods un slava par to mūžīgi mūžos.